Es domāju, mēs šodien parunāsim par to, vai detailingā var nopelnīt naudu. Strādā daudz, bet naudas nav. Cilvēks atnāk pie tevis pēc karbonādes, jā, bet tu viņam uztais steiku, bet paņem naudu par karbonādu. Pēc viens prasa 120, otrs 300. Man pat liekas, ka tik cik tam darbam vajadzētu maksāt, tu pat īsti nevar paņemt naudu no klienta. Kādas ir vēl kļūdas, kuras varētu izcelt? Taupīs uz tavu rēķinu, vai viņš ietaupīs uz savu rēķinu? Šobrīd ar tādu pašu reitingu un ar tiem pašiem kritērijiem un iespējams pat ar lokāciju es ienākšu un es ieraudzīšu cilvēku, vai es izvēlēšos viņu. Es piedāvāju mums uztaisīt eksperimentu. Aiziet. Nu, ko sveiks, Juri? Beidzot, jaunajā gadā mēs novedam šo podcastu ideju līdz galam un filmējam to pirmo epizodi un pastāsti, par ko mēs šodien runāsim. Nu, es domāju, mēs šodien parunāsim par to, vai detailingā var nopelnīt naudu. Šis būs labākais clickbaits vienkārši. Tā arī ir, jo par cik tas ir tāds salīdzinoši šauras nišas bizness. Jā. Un par šitiem 11 gadiem esam redzējis detailerus nākam un ejam, ja? Un esam pamanījis, ka ir tādi, kas nopelna un ir tādi, kas nenopelna. Nu, gan jau ir 100% galvenās kļūdas, kuras tu jau pašā startā vienkārši pieļauj. Jā, pilnīgi noteikti ir kļūdas, ko pieļauj startā, jo redz, ir detaileri, kas nopelna naudu un strādā vairāk nekā 10 gadus. Jā. Un ir detaileri, saka, ka tirgus ir sačakarāts un ka nevar nopelnīt naudu. Jā, bet tirgus ir viens un tas pats. Tirgus ir viens un tas pats. Un pēc ir salīdzinoši mazs. Jā, bet pēc idejas, manuprāt, aizvien vairāk cilvēku uzzina, kas ir detailings vispār, kāpēc viņš ir dot lielu plusu tavai mašīnai. Man liekas, ka vispār daudz vairāk cilvēki un autovadītāji sāka rūpēties par savām mašīnām. Nu tā, globālāk, ja mēs skatāmies. Nu, jā, pilnīgi noteikti. Jā, tāpēc jau ir aplami, ka cilvēki saka, ka tirgus ir sačakarēts. Mēs bijām Amsterdamā izstādē un tur vienā seminārā teica, ka Eiropā auto kopšanas industrija ir viena no straujāk augošajām pēdējos 10 gadus. Jā. Un tāpēc pateikt, ka tirgus ir sačakarāts vai tas ir novelt vainas kā citu. Nu jā, ka man nesanāca. Jā, un nopelnīt var. Es domāju, ka nopelnīt var un es to redzu, ka var nopelnīt. Mēs arī padalīsimies ar ieteikumiem podkasta beigās, kam jāpievērš uzmanība. Jā. Tāpēc tā. Bet varbūt mēs varētu iesākt, varbūt kāds mūsu klausās un tevi klausās un redz vispār pirmo reizi. Varētu dažos vārdos pastāstīt, kas tad tu esi. Tu esi Juris no Car-Care, jau daudz zini. Esmu Juris no Car-Care un es uzskatu par benzīngalu, nestoties to, ka es nebraucu ar mašīnu, kurai ir iekšdedz zinējis. Bet man arī ir tāda. Bet jā, man vienmēr tā kā man bija 18 gadi, es dabūju savu pirmo mašīnu, protams, es sāku viņu ķūnēt. Bet tad es salīdzinoši ātri pārgāju, es sapratu, ka ķūnēt viņu nevajag, viņi vienkārši izstāsta stīgā ir daudz labāk. Pat ja viņi ir veci, jauni vienalga. Jā. Un tā es saskāros ar detailingu, man tas ļoti patika, un tāpēc es vēl ar to nodarbojos. Okay. Man liekas, jo īpaši varbūt tādos pēdējos 5, varbūt ne 10 gados, bet to, ka aizvien vairāk un ir tāds kā trends, ka paņemt veco mašīnu un otrādā, ka viņu paturēt un būvēt kā stoka mašīnu, super clean, ar oriģinālajām detaļām, ar oriģinālo krāsu. Man tas super baigi saista. Es esmu tikpat fans, es gribu žiguli savu. Es jau pat atradu. Saprotu, es gribu vienkārši ienirt tajā. Kaut arī es domāju, ka mēs visi uzaugām uz ātras un bez žēlastības, filmām, kur ir smukas mašīnas, tūnings. Tad vēl bija tūnings modē. Jā. Tad vēl bija spoileri, visi tie diski spīdīgie. Tagad tas vairs nav tik daudz modē. Protams, ir vēl un ir arī gaumīgi, bet lielākā daļa, ar to vairs tā neaizraujās. Tagad, man liekas, ir modē dabūt kaut kādu youngtimeru, atvest no Japānas vai no Amerikas, kaut kādus modeļus automašīnu, nezinu, tur BMW kaut vai vienkārši 7. sērija Boomers, kas bija seriālā modē. Tagad Latvijā viņi diezgan maz palikuši, tad tagad ved no Japānas, no Amerikas, un viņus jau neķūnē. Kur tomēr tas klimats vēl viņus saglabāja? Jā, pie mums klimats diezgan skarbs. Jā, tas gan tev ir. Pretros droši vien ir populārāk par detailingu. Nē, es domāju, viņiem darbiņš būs vienmēr. Nē, viņiem ir darbiņš. Jā, mēs arī, par cik mēs tirgojam arī priekš
pretrūsas apstrādes. Mums kā beidzās vasaras sezona ar detailingu, tad sākās ziemas sezona ar pretrūsas apstrādi. Visi sāk gatavot. No, jā, sāk gatavot. Likt tos aparātus, kas ir iepirkti, ar kuriem pa vasaru pabraukās, liek ziemā. Un sagatavot tā, lai tālāk viņš tur nebojājās. Okay. Nu, super, jā, draugi, ja gadījumā jūs gribat vairāk uzzināt par Juriju vispār, kas notiek Car LV, tad droši TikTok, Instagram konts. Mēs diezgan daudz esam kontenta iefilmējuši vispār par stāstu, par to sākumu un tā tālāk. Tāpēc sekojiet līdzi un noteikti uzzināsiet daudz vairāk par mums. Bet ķeramies klāt. Kāpēc detailings nav vienkārši auto pūlēšana? Jā, tāds, detailings, kāpēc nav auto pulēšana? Tāpēc, ka tur ir daudz citas lietas arī. Tas ir, detailings ir vienkārši pievēršana uzmanību detaļām. Ja? Tas ir, pulēšana droši vien ir vienkārši populārākais tajā visā. Kaut gan aizsākumi viņam bija pat ne pulēšanā, es domāju, tas bija vaskošanā, automašīnas vaskošanā. Un tad tagad tas ir pēdējos 10 gados droši vien, vairāk nekā 10 pārvērties. Jā, tā bāzīte, laikam, pareizāk teikt, ka detailinga bāzīte ir pulēšana. Laikam vissaprotamāk pat cilvēks, kas vispār ir tālu no mašīnām, viņi vismaz saprot, kaut ko jātur pabars mašīnā, lai viņi ir spītīgi. Skaidrs. Jo tas ir tas, ko parasti pērk kā pakalpojumu. Piemēram, ja tu esi vienkārši pats to dari, pats ar detailingu nodarbojies, ja, tad tur jau var izpausties. Tas ir tā kā ar konstruktoru spēlēties. Zini, tu vari paņemt tur katru gumiju atsevišķi, paņemt viņu notīrīt, lai viņa vairs nav cieta, pēc tam iesmērēt ar smērīt, lai viņa ir mīksta un svaiga izskatās un iedziļināties katrās tās detaļās. Zini, tur ar zobu bakstāmo iztīrīt apkārt pogām netīrumus un tas tās detailings, tas ir tāds meditēšanas process, ka tu esi iedziļinājies iekšā detaļās un tu vienkārši pievērst tam uzmanību un dari to ļoti akurāti un tad tu priecājies par to rezultātu. Bet ja tu kādam atdod to darīt, tad jā, visbiežāk tas vienkārši ir pulēšana, pārklājuma uzklāšana salona, tur detalizēta tīrīšana. Jo, redzi, to detailingu jau var tā kā plaši nosaukt. Daudz, piemēram, tagad ir, piemēram, ja gribi pārdot mašīnu, tu viņu būs grūti pārdot, ja tu teiksim, neuztaisīs kaut kādu express detailingu. Jā, vismaz pamatu. Ja, piemēram, tev būs ja tu gribi pārdot savu mašīnu, tev būs jākonkurē noteikti ar tiem, kas ir uztaisījuši tādu vieglo pulēšanu un sadalīšanu un tīrīšanu, jo cilvēki jau pērk ar acīm. Protams. Un ja tu vienkārši to neesi izdarījis, tad tev būs grūti pārdot mašīnu. Tagad, man liekas, absolūti lielākā daļa perekupu sagatavo mašīnas pārdošanai. Viena no galvenajām daļām ir, protams, pulēšana. Kā pamats. Jā, jo tas ir tas, ko tu ieraugi ar acīm. Jā. Varbūt tur tā mašīna ēdīs 2 litrus eļļas uz 1000 kilometriem. Jā, bet tas būs tu zinās vēlāk, kad tu būsi tā mašīna jau nopirks. Jā. Tad varēs taisīt TikTok video par to, kā tev soda ir esmērējuši. Un viņš labi izstāsta. Tas īstenībā skatījās mašīnu. Man liekas, ka mašīnas virsbūve visgrūtāk ir savest kārtību. Labi, tev tā mašīna tur eļļu rīja, tu vari, nomainīt motoru. Ielēc citu lietot motoru. Tas tad, maksās 1000, 1500, 2000 eiro. Bet ja tev mašīna būs sarūsējies, jau. Tur viņš var nerīt eļļu, cik grib. Tas ir, es neesmu redzējis, ka kāds pārkrāso mašīnu tādu, kur jau ir iemetusies rūs, ka viņi pēc tam nerūsē. Jā, jo sanāk, ka viņi jau ir iesākusies, un tad tev ir baigo ar tādu līkumiņu jāiziet cauri. Jā, tāpēc tādas lietas man liekas. Un tā vienalga ir iejaukšanās, un ja būs čābīgi sataisīts, tad jau tajā vietā, kur, tika metināts vai vēl kaut kas sāksies. Jā, labi, bet tas jau tā, varbūt tādām mašīnām nemaz nevajag detailingu. Jā, bet parunājam vispār, kam ir vajadzīgs detailings un kas ar to darbojas. Parunāsim vairāk par tiem cilvēkiem, kas varbūt šobrīd ir vairāk ar to tieši ņemās. Un ir tāds mīts un varbūt arī teiciens, ko es esmu dzirdējis vispār pat no kolēģiem un draugiem, to, ka strādā daudz, bet naudas nav. Vai sezonalitāte, vai vēl kaut kas. Strādā daudz un naudas nav, jā. Redzi, ko es esmu pamanījis, kas ir ar tiem, kas strādā daudz, kam reāli darbs ir, bet nav tās naudiņas. Tu varbūt vienkārši, kā cilvēks atnāk pie tevis pēc karbonādes, jā, bet tu viņam uztaisi steiku, bet paņem naudu par karbonādu.
tas ir tādiem hardcore detaileriem raksturīgs. Nu, nevis hardcore, bet detaileriem, kam tas reāli patīk un kas ar to pelna naudu. Viņam, piemēram, ir grūti mašīnu nedabūt neizpulēt ārā visas švīciņas, piemēram. Viņš, piemēram, iedomājies, tu gribi vienkārši nopirkt savu lietotu mašīnu, tu gribi vai arī uzfrišināt viņu. Nu, tu gribi karbonātu, normālu karbonādu. Tu zini, karbonādu maksā 11 eiro, un tas ir tas, pēc kā tu tiecies. Tas ir pilnīgi normāli. Nevajag, visi jau neēd katru dienu steigus, zini. Un tu aizbrauc pie tā detailera, un jūs tā kā vienojaties par to cenu, jā, un tad viņš sāk to mašīnu taisīt, un viņš ieraug tur vienu švīciņu, viņš pačkarējās ar viņu ilgāk, ieraug otru švīciņu, pačkarējās ilgāk, un beigās viņš uztaisa, es nevaru atdot to mašīnu, neizdarot tās visas lietas. Bet redzi, tam klientam to nevajadzēja. Nē, viņš tikai priecīgs ir. Yeah. Bet ne pēc tā viņš nāca. Un tu sanāk, tu esi iztērējis vairāk laika, lai dabūtu ārā tās mazās švīciņas, un līdz ar to sevi aptīrījis. Saprot domu? Jā. Kā, un, to esmu pamanījis. Ne visiem tā ir, bet to esmu pamanījis. Bet šīs kama varbūt būtu vairāk tāda kļūda iesācējiem vai vienkārši fanātiķiem, kas savas lietas zin tādi. Iesācēji parasti iesācēji dara ilgi, un viņi drīzāk neizdara kaut ko ir apsolījuši, piemēram. Bet tas ir attiecis tiem, kas māk savu darbu, un viņi tos defektus redz, un klients bieži vien viņus vienkārši neredz. Jo, piemēram, ja mēs runājam par to, par ko klienti parasti sūdzās par detaileriem, ļoti reti es dzirdu, ka neizpulēt ārā kādas skrāpējumus. Biežākās problēmas ir palika hologrammas, ka nav nopulēts kārtīgi finišs un ir palikuši zaķīši, vai arī tās hologrammas parādās pēc kāda laika, pēc mazgāšanām kaut kāds vasks nomazgājās nost. Otra populārākā lieta ir tas, ka netiek iztīrīts pēc darba, nav novāktas pastas paliekas. Aiz moldingiem un tā tālāk. Jā, uz riepām, uz plasmasām, jā, un tas jau nav tāpēc, ka cilvēks nemāk to darīt. Visbiežāk ir tas, viņš vienkārši ir aizmirst to izdarīt. Jā. Tā ir tā otrā lieta, par ko sūdzās. Trešā ir, ja kaut kur reāli ir izdedzināts cauri. Daudz retāk dzirdējis par to, ka klients paņēma mašīnu, klausies, es tur pamanīju, ka tur nav kaut kāda švīka izņemta. Un vispār detailinga industrijā no laika gala ir tāds nerakstīts likums. Ja tu, piemēram, atdevi detaileram nopulēt savu mašīnu, tā kā tu brauc viņai pakaļ, tu viņu apskati 2 soļu attālumā no mašīnas. Pieklāt, par 2 soļus atpakaļ, un tad tu ej apkārt mašīnā, skaties, kā ir izdarīts darbs. Protams, ir tādi, kas atnāks ar lukturīti, nometīsies uz ceļiem un skatīsies, kā tu esi sliekšņus nopulējis. Kur bez viņiem? Kur bez viņiem? Vienkārši, ja tu, piemēram, plāno tā darīt, ja tu gribi, lai tā nopulē mašīnu tā, ka tur lukturīti uz ceļiem rāpos un jāapkārt, tad tev par to ir jāpasaka. Jā, noteikti. Un tad tas pakalpojums sniedzējs var, teiksim, pieņemt lēmumu, viņš to vispār dara. Vai arī, ja viņš to dara, cik viņš par to prasīs ekstra naudu. Jo, piemēram, iedomājies, tev vajag izņemt ārā no mašīnas lākas 80-90% defektu. Tas tev aizņem, piemēram, 10 stundas. Bet, lai dabūtu ārā vēl, to 100%, lai būtu ārā, tev vajag, piemēram, vēl 10 stundas. Yeah. Un tas ir tas, ko lielākā daļa klientu nevajag. Viņam tā mašīna spīdēs un ūdens smuki tecēs nost, ar to viņam pietiks. Visu wow efekts ir. Jā, un es ieraudzīju, viņa spīd. Paldies, es braucu. Tieši tā, un man liekas, ka tādai absolūti lielākai daļai tas nav nepieciešams, lai tu dabūtu ārā pat tos 80% defektu. Vienkārši tu par cik visu laiku ar to strādā, tu viņus redzi, un tev liekas, ka tas ir nenormāli. Profesionālais kretīnis vienmēr ir bijis, un es kā varbūt vairāk darbojos tieši ar filmēšanu, ar montēšanu, ar vispār producēšanu. Mēs jau arī skatāmies pavisam savādāk. Jā, tu citam parādi. Liekas, tas kārtībā. Tu skaties, tur gaisma, pārblēst. Un pēc tam es tikai nesen pamanīju, es sekoju līdzi arī vienam autoblogerim. Un viņš filmē kontentu tādā vlogu tipā. Un es skatos, nekas jau baigi nav mainījies. Un izrādās, viņam tik daudz nav fokusā, tur momenti kaut kādi. Vēl kaut kas, un tu tāds,
Nu, jā, un tu pat tam īsti nepievērs uzmanību, ja nav tāds fokus uz to. Jā, varbūt tas arī nav vajadzīgs. Nu, varbūt tās tev to video nevajag. Tur veltīt viņam ekstra 6 stundas, varbūt vēl pārfilmēt, lai dabūtu to fokusu atpakaļ. Nē, un gala rezultātā, tu to video palaidi tur, kur tu viņu gribi palaist. Jā, un tā nav filma, vai tas ir, tu vienkārši gribi kaut ko labi, pārdot. Ja tu palaidi, vai tu beigās pārbasīsies un teici, ai, nē, neko. Jā, tā kā es domāju, tu ļoti labi saproti, kā tas ir, kad iebrauc tādā veidā uzvēs. Jā, bet pieķeramies tādai nelielai rubrikai. Es būšu tāds kā cilvēks, kam ir mašīna, es gribu pakalpojumu, bet es vispār neko nezinu par detailingu, es nezinu, ko izvēlēties. Jā. Un tu kā speciālists varētu tieši atbildēt un salikt man visu pa plauktiņiem. Ja? Un, piemēram, pirmais jautājums. Es gribu nopūlēt mašīnu, bet kāpēc viens prasa 120, otrs 300? Kāda ir atšķirība, kam jāpievērš uzmanība? Lai šo saprastu, vienkārši vajadzētu paskaidrot, cik, piemēram, maksā to. Cik laika aizņem nopulēt mašīnu. Jā. Var sakot tā. Tu vari, protams, tu, piemēram, vari par 100-120 eiro. Tur nezinu, labi, tik lēti, es nezinu, vai ir. Vai vajadzētu būt. Tā ir primāri to, ka ir patiešām vienā vietā ir X summa, un otrā ir reiz 2. Ja? Par to pašu pakalpojumu. Par to pašu pakalpojumu. Jā. Pieņemsim, tieši tas pats pakalpojums. Jā. Okay, es domāju, ja rezultāts ir, piemēram, mēs runājam par pulēšanu, ja tiešām abos gadījumos ir vienāds rezultāts, ja tiešām tas tā ir. Vienkārši tev var pateikt, ka tev nopulēs mašīna abās divās vietās, bet vienā vietā tev, piemēram, izņems ārā 40% defektu par to naudu, un otrā vietā 80% defektu par to naudu. No kā tas ir atkarīgs? Tieši no pieejas, profesionālisma vai, nezinu, varbūt materiāla? Nē, tas ir, ko viņi ir ieplānojuši to mašīnu darīt, piemēram. Par ko jūs tur, piemēram, es gribu, lai man mašīna spīd, pateiks. Viņi tur, viņi paņems vienā solī nopulēs, viņam tas aizņems 2-3 stundas, viņš tev var paņemt tik naudu. Bet, piemēram, ja tu gribi, lai tev būtu tur stīgā izpulēts ārā viss, tad tas prasīs daudz vairāk stundas vienkārši. Un arī atkarīgs, tagad arī populāri ir piedāvāt uzreiz keramiku tur, piemēram, komplektā vai atsevišķi, un tur arī var atšķirties nauda keramiskajā pārklājumā, jo keramiskais pārklājums tu var nopirkt, piemēram, pa 60 eiro pudelīti, ar ko tu vari uztaisīt tur 6 mašīnas. Yeah. Un tu vari nopirkt pa 140-150 eiro pudelīti, kur tu vari uztaisīt 3 mašīnas. Un ar to dārgāko pārklājumu tev viņš daudz ilgāk kalpos. Tā kā tur arī nianses ir. Un vēl jau ir nianses tajos keramiskajos pārklājumos. Jo redz ir keramiskie pārklājumi. Tas, ko klients redz, tas, ko, piemēram, ko tu redzētu, ja tu, piemēram, tā nopulēji mašīnu. Jā, es kā klients vispār neko nezinu. Jā, tev nopulēji mašīnu, tā, uz ko lielākā daļa klienta skatās, ir, vai keramika strādā, tas ir smuki ūdens tek nost. Jā, klasika. Kā reklāmā. Jā, kā reklāmā, lai ūdens smuki tek nost. Bet redz, tādam proper keramiskajam pārklājumam ir vēl viena funkcija bez tā hidrofoba efekta. Jo, kad tu nopulēji mašīnu, mašīnai no rūpnīcas augšējais lakas slānis ir blīvāks nekā tālāk. Ja tev ir rūpnīcas krāsojums, tu nopulē, piemēram, uztais dziļu korekciju, tur, piemēram, 2-3 soļos nopulēts, tev tur noņem no lakas tur 11 mikronus nost. Piemēram, ja rūpnīcas lakojums tur ir kaut kāds laka ir kā 50-60 mikroni, tev tur 10 vai vairāk nogriež nost, tev tālāk ir bišķi mīkstāk laka. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi ātrāk pazudīs spīdums nekā rūpnīcas lakojuma. Ja tu, piemēram, tev ir 2 duris, tev viens nopulē, otrs nenopulē, otrs no rūpnīcas spīd vienkārši, ja viņas abas izstās vienādi, tad tā, kas ir nopulēta, viņa ātrāk zudīs spīdums. Un, ja tu uzliec viņam keramisko pārklājumu, viņš tā kā izdara tā, lai tas spīdums tik ātri nepazūd. Agrāk bija tā, ka modēgā ar šķiltavām slītat pa to mašīnu, lai parādītu, ka viņas neskrāpējās. Ja? Bet tā plasmas šķiltavām. Tas, ja tu gadījumā brauc no šķiltavu lietu trāp iekšā. Kam tā nav gadījies. Un tāpēc, tā divas svarīgas lietas, ko dara keramiskais pārklājums. Viena lieta ir tas, ka viņš saglabā to spīdumu, ko tu esi samaksājis, nopulējis, lai tev viņa spīd, lai viņš ilgāk saglabātos. Un tikai otra funkcija ir tas, ka viņš atgrūž netīrums ūdeni, un ir tas hidrofobais saucamais efekts. Yeah. Bet tu vari uzlikt hidrofobo efektu tikai arī. Un tu nezinās, ka tur nav keramika. Ja tu pastīsies, ūdens tek nost.
Atcēniskā starpība. Jā, ir atšķirība. Tāpēc, ka keramisks pārklājums teiksim tā, ir keramiskais pārklājums, kam ir abas funkcijas, un viņas sauc par hibrīdu pārklājumiem. Viņš gan dod to cietību, blīvumu, gan arī hidrofobu efektu. Tās labs pārklājums, grozi kā grib, viņš maksās virs 100 eiro. Jā. Bet tāds hidrofobs pārklājums, kurš ļoti ilgi, viņš var arī ilgi turēties, tur, piemēram, gadu mierīgi tās ūdens mukas skries projām, bet viņš nepasargās to pulējumu, viņš maksās 50 eiro. Piemēram. Tāpēc ir atšķirība. Ir atšķirība. Un, jā, tev pateiks, ka tev liek keramika, bet tev varbūt tās uzliks to, jo tu skatīsies tikai uz, pievērsīs uzmanību, vai tas ūdentiņš muka tak projām. Tur var būt atšķirība cenā arī. Jā. Un, jā, tās tāda būtu galvenās atšķirības. Jā. Nākamais jautājums. Vai visi detaileri dara vienu un to pašu? Ko tu ar to domā? Piemēram, kā man izvēlēties, vai tā pieeja visiem būs vienāda, jā, vai tie soļi, vai tomēr katram ir, nezinu, savi jau kaut kādi lifehacki, vai ir savs darba stils un tā? Pilnīgi noteikti. Ir dažāds atšķirīgs darba stils un kā to darīt. Citi, kas divi tā dara, pulē mašīnas. Piemēram, viens iet pirmo soli, noiet pāri, otrs iet pa pēdām un vienkārši ātrāk to izdara. Viņi te uztaisīs mašīnu vienā dienā. Citi nevarēs tik ātri uztaisīt. Ir atšķirīgs pieejas, jā, bet tev jau kā, ja tev kā klientam, vai tev tas interesē? Lai tev, protams, varētu interesēt, lai tev salonu netīrā ar motoru klīneru. Un vienkārši ir viens veids, kā ļoti ātri notīrīt tādu salonu, un viņš ļoti bojā ātri. Ir tāds balta švamīts melamīna. Magic Sponge saucās. Tu paņem viņu, paņem motoru klīneru un tu vari, nezinātu, salonu iztīrīt. Tur 40 minūtes. Noņemot visu aizsargslāni un līdz pat tam, ka tev, principā, ir to švamīt pat berži, ar viņu redzi, ka viņa iekrāsojās ādas krāsā, jo viņa reāli abrazīva, viņa noņem ārā. Bet viņa tāda ļoti agresīva, tad sanāk. Viņa, jā, bet viņa super ātri tīra. Protams. Un šāda metode tev varētu nepatikt. Jā. Bet, ja mēs runājam par laku, kas varētu būt sūdīga metode, piemēram, kas varētu būt sūdīga un ātra metode, tas, ka tev... šis arī diskutabls jautājums, bet teorētiski var paņemt mašīnu, visu noslīpēt ar smilšpapīru un pēc tam nopulēt. Bet tāda pie mums neviens nepraktizē. Mhm. Vienkārši tā doma ir tāda, ka tev vienkārši pārāk daudz laku noņems nost vienā piegājienā. Tā, ka otrais vairs pulēt nevarēs. Jo mūsdienās mašīnas nāk ar ļoti plānu krāsojumu. Ja agrāk bija mašīnas, tur 140, 150 mikroni. Tagad ir redzēts jauns mašīnas, kuras 70 mikroni, divreiz mazāk. Divreiz mazāk. Var sakot, ja tu, piemēram, tur nopulē tur 3-4 pakāpēs, kas arī nevienmēr ir vajadzīgs, tas, ko es pirms tam stāstīju. Varbūt tam klientam to nevajag. Viņam būs visu stīgā izņemts ārā, bet viņu vairs pulēt nevarēs. Tas ir tas, kas varētu interesēt. Tāpēc, ja tev ir jauna mašīna un tu zini, ka tev ir... labi, tu kā klients nezinās, cik tev ir plāni. Un šī ir, starp citu, viena no lietām, ko detaileri varētu ieviest praksē, ka viņi pirms pieņem mašīnu un viņiem ir kaut kāda darba lapa, kur ir uzzīmēts virsbūves detaļas, un viņi pirms pulē mašīnu, nomēra, cik biezs ir lakojums, pieraksta tev uz tās lapiņas, nopulē tev, pieraksta, kas ir mainījies, un tad atdod tev, piemēram, pasaka, lai tu zini, kas ar tev mašīnu noticis. Tā ir laba pievienotā vērtība, par kuru, piemēram, var paprasīt vairāk naudas. Cik tu esi daudziem varbūt detaileriem redzējis, ka viņi tieši darbu sāk ar kaut kādu tādu darba plānu un apkopojumu? Jā, par darba lapu. Es baigi daudz neesmu devis klientu. Man nav pieredzes braukt pie kā no malas klientam. To varbūt tās skatītāji var pateikt, vai viņiem ir tāda pieredze. Ierakstiet, piemēram, ja gadījumā jūs esat atdevuši mašīnu, un kā jau, piemēram, detaileris piefiksē to, ko jums vajag. Labi, ja tur, man tikai pulēšana. Labi, varbūt ir skaidrs. Jā, bet arī jautājums, tev ir vieglā pulēšana, vai tev tomēr uzlikt kaut kādu pārklājumu vai ne? Un tad, kad sākas 1 + 2 + 3 + 4, tad jau noteikti ir jāpiefiksē un arī detaileriem. Ja tu kaut ko esi aizmirsis, tad tu pēc tam paskāji atbrauc pie manis, pēc tam es tev tur piekrāsošu, tas klientiem ir reāli besjāri. Jā, ir jāatgriežas. Tāpēc ir niansīts. Tas ir pa lielām īstenībā mēs varam parunāt par to, kāda ir detaileru
nu, detailēru kļūdiņa tiem, kam nesanāk nopelnīt to naudu. Okay. Mēs par kļūdām laikam parunāsim, kad ir atsevišķi pat bloks par tām varbūt visbiežākām. Bet reāli viena un tā pati ar šādu jautājumu un šādu situāciju es pats esmu sastapies, bet man interesanti. Kāpēc viena un tā pati mašīna pie diviem dažādiem detaileriem var maksāt dažādas summas? Nu, redz, ir jau lietas, par ko tu vari paprasīt vairāk naudu. Nu, piemēram, pakalpojums viens un tas pats. Nu, piemēram, to ar benzīnu Latvijas naftā nopirkt vai straujpītē pa vienu summu un cirkulkei pa citu summu. Bet tu zini, ka tu vari cirkulkei atšķirībā, piemēram, no citiem, nu, piemēram, no brenda X. No brenda X, jā. Ka tu, piemēram, tu zini, ka tu vari, piemēram, ne tikai samaksāt par degvielu, bet arī uz labierīcībām normāli aiziet. Jā. Vēl tā pievienotā vērtība, kopējā. Nu, tieši tā, un, piemēram, tās pievienotās vērtības, viņas jau var būt daudz un dažādas. Piemēram, lokācija. Nu, piemēram, iedomājies, tavu mērķa auditorija ir mašīnas, kas tur maksā no 100,000 uz augšu. Iedomājies, tavs detailing centrs ir klusajā centrā. Nu, tu taču vari par to pašu pakalpojumu prasīt vairāk naudas. Nu, jā. Tas taču ir, tev ir tiesības tā darīt, manā skatījumā. Ja man ir ērti tur atstāt mašīnu, protams. Es varu tā kā piemaksāt naudiņu klāt. Tā ir viena lieta, par ko normāli būtu, normāli, par ko var droši prasīt vairāk naudas. Vai arī, piemēram, tu esi atzīts nopulēt mašīnu, jā, bet tev vajag bukti izvilkt. Viena vieta, pie reizes. Pie reizes izvilkt bukti, jo buktas izvilkšana tas ir baigi čakarīgs darbs, to ļoti maz speciālistu dara. Tas ne visur arī būs, bet ir čaļi, kas brauka apkārt un detaileriem piepalīdz, tā teikt. Jā. Un, teiksim, piemēram, tev tur ir bukte, bet tu atzini nopulēt mašīnu, bet tev vajag to bukti izvilkt ārā. Tu jau vari paprasīt par to, ne tikai paprasīt par to buktu izvilkšanu naudu, bet tu vari par savu pamatu pakalpojumu arī prasīt vairāk naudu. Jo tam cilvēkam nebūs uz divām vietām jābrauc. Nu, jā, vai arī, piemēram, ādu piekrāsot. Piemēram, tu tur nopirki mašīnu, rādi salonu, un tev tur ir kāro beņķītis, te tev ir ādu vajadzētu piekrāsot. Ja tu vari to piedāvāt pie sevis, tu arī vari pamatu pakalpojumam pacelt cenu. Nu jā, protams. Un nākamreiz cilvēks arī jau zinās, hei, brauc pie viņa visu var izdarīt uzreiz. Nu jā, jo vairāk, protams, jo tu vairāk pakalpojumus tu piedāvā, jo tu vari ne tikai paprasīt par tiem pakalpojumiem vairāk naudu, bet arī par to pamatu pakalpojumu, ko tu ņem. Tāpat arī, piemēram, par salonu tīrīšanu. Es neesmu redzējis nevienu detaileru, kuram stāvētu kaudzīt ar salonu filtriem. Nu, tev, piemēram, salonu iztīrīja. Jā, vispār. Elementāra lieta, labi, tie filtri, protams, mēs būtu čakarīgi viņus izņemt. Nu labi, tu jau uzreiz vari uzsūtīt. Jā, pirmā kārtām tu to vari uzsūtīt, tev to filtru atvedīs, kamēr tu tīri salonu un paskatīties YouTube, kā viņu nomainīt. Jā, šī ir laba feature. Jo īpaši, ja tu tādu padziļinātāku vispār ķīmisko taisi. Un tad tu zini, man tur, labi, pieliec klāt slotiņus vēl. Viss ir detaļās, draugi. Tā kā piefiksējam. Jā, reāli. Es redzu, ka praksē varbūt to kāds dara. Varbūt to dara kāds. Labi, es zinu detailerus, kam ir arī, kas arī piedāvā servis darbus. To var, piemēram, tas vispār ideāli. Tu vari uztaisīt apkopu, tu, piemēram, tu atstāji salonu, notīrīt virsbūvi, tev tur eļļu nomaina, salonu filtru un tādas kaut vai elementārās lietas. Jā. Bet salonu filtru nomainīt nevajag, tev nevajag pacēlāju, tev nevajag īpaši zināšanas. Noteikti. Var atrast, kā nomainīt to filtru, kurai mašīnai palielina. Un tas tev aizņems visdrīzāk daudz laika neaizņems. Klients būs super priecīgs. Bet tas dos to efektu kopējo. Jā, un tad tu vari, piemēram, paņemt nevis tur pa salonu tīrīšanu 200 eiro, tu vari paņemt 210 eiro, tāpēc, ka tev ir vēl tā, tu piedāvā to opciju, nomainīt salonu filtru un paņemt pa salonu filtru vēl naudu. Jā. Un tas ir tāpēc, piemēram, kāpēc vēl var prasīt vairāk naudas? Piemēram, esi influencers. Jā, noteikti es parādīšu. Jā, tu, piemēram, cik tas ir forši. Jā, tu esi populārs čalis, tev tur ir super telpas, tu zini, ka tev vēl mašīna būs nobildēta, ka viņa tur ir uztaisīta, ja? Tu esi kaut kāda autoritāte tirgu. Un kā cilvēki grib pie tās mašīnas uztaisīt. Tu arī vari paņemt par to pašu pakalpojumu vairāk naudas. Nu, protams, jo visbiežāk pakalpojums viens var būt tas svars vispār, tā pieredze, arī pieredze. Ja tu esi 1. gadu vai jau tu esi 10 gadus un tu jau zini, kā tās lietas grozās. Pieredze arī, jā. Nu, tu, piemēram, vari atzīt mašīnu
uz pakalpojumu, kurš būs tev citur uztaisīs tikpat labu pakalpojumu, bet tu izkāpjot ārā neiekāp speļķē, piemēram. Iejot iekšā, tev būs kaut kāda uzņemšanas telpa, tur kafija pacienās, un tev nebūs tur jābrauc ar kaut kādu, nezinu, kooperatīvu, caur 7 šlagbaumiem, caur kodiem kaut kādiem, tev tur jāpiesana tam, ja tu mazāk šķēršļi. Lai līdz tevī nokļūt, ir pēc iespējas mazāk šķēršļi. Tas tā kā e-komercijā. No, jā. Jo mazāk šķēršļi, jo tev vieglāk to klientu dabūt. Tu arī vari paņemt vairāk naudu par to pašu pakalpojumu. Protams, lokācija, tas daudz ko no kā kombinējas, bet man liekas, šie elementāri var būt punkti par gaisa filtru vai slotiņām. Viņas ir tik elementāras. Jā. Tā ir piepārdošana. Tu pat tā slotņā, tu pat nelielu stoku vari turēt uz vietas. Noteikti. Vispār tu vari, jā. Tu piemēram, liec stikla pārklājumu, uzliec jaunas slotiņas. Jā, jo īpaši pūlēšana. Nu, jā. Jā, es neesmu dzirdējis, ka tās praktizēt. Noteikti, kas tā dara. Jā, nē, noteikti, jā, bet man liekas, tas arī būtu forši, ja īpaši, ja tu kaut kādas darbības veic ar stiklu. Jā, tad, jo kā mēs zinām, visbiežāk, kāpēc tu atbrauc uz šo stikla pakalpojumu, jo visticamāk tev ir čābīgas slotiņas. Tas jā, ja runā par stikla pulēšanu, jā, tad tas ir atsevišķs stāsts. Kā variants, ļoti labs. Tā kā pierakstam un tā. Jā. Bet ķeramies pie nākamā jautājuma, kas ir ļoti interesants. Mēs visi gribam iekonomēt, mēs vienmēr salīdzinām, protams, kas var būt pats trakākais mani sagaidīt, ja es izvēlos lētāko pakalpojumu vai vispār lētāko pakalpojumu tirgu. Lētāko pakalpojumu tirgu. Ja tu esi vienojies konkrēti par ko tu pretī saņemsi, ja tev tur nesamāna, tad jau viss kārtībā. Problēma ir, ja tev sola vienu izdarību, izdara citu. Piemēram, tas klasiskais laikam būtu tev sola nopulēt mašīnu un uzlikt keramisko pārklājumu. Un tev, piemēram, vienkārši paņem pasta, kas ir vasku, nopulē. Un tu to mašīnu uz atdošanas brīdi viss kārtībā, bet pēc 5 mazgāšanas reizēm tas viss ir pazudis. Vaskas ir diezgan ātri jāiet nost. Jā, jo ir pastas, ir viena soļa pastas, kurām ir vaski klāt. Bet ir arī viena soļa pastas, kurām ir labi sīlani klāt, kuram nepazudīs tas efekts. Tāpēc tas ir, ja mēs runājam par virsbūvi, tieši par pulēšanu. Pa salonu es jau teicu, kur var iebraukt. Ja teiksim, jo salonu iztīrīt ir baigais čakars. Baigais čakars salonā. Es skatos, tie čaļi, kas ņem ārā beņķus, pēc tam ir tā jāliek tie beņķi atpakaļ, tā jāslēdz kompis ārā, nodzēst kaut kādas kļūdas pa airbagiem vai kaut ko tādu. Jaunākā mašīna jau ir tā. Jā, un tas vienkārši tas darbs, viņš nevar būt lēts. Viņš nevar būt lēts, bet man pat liekas, ka cik tam darbam vajadzētu maksāt, tu pat īsti nevar paņemt naudu no klienta. Varbūt ne mūsu tirgu. Jo tur reāli daudz stundas aiziet uz to salonu, tev viņu vajag iztīrīt. Ja tur ir auduma beņķi, piemēram, vai alkantāras beņķi, tev vajag pēc tam to salonu izžāvēt pēc ķīmiskās. Tev jāliek iekšā gaisa mitrinātājs, tā mašīna stāv aizņem vietu tev. Un tie, kas stājas par 100 eiro, es nezinu, kā viņi to dabūna gatavu. Viņi acīm redzot kaut ko izlaiž. Kaut ko neizdara. Kaut kas ne līdz galam, jā, tad visticamāk. Bet ļoti labi, tad tu aizskāri to kļūdu kaut kādu. Jā, pieķeramies varbūt galvenajām tādām detailinga kļūdām, ko visbiežāk varbūt arī pieļauj. Kā ir vispār ar, piemēram, cenas noteikšanu? Jā, te jau minēja, kā var par šo pakalpojumu 100 eiro prasīt, ja viņš tur maksā kā minimums reiz 2. Jā, kā ir, cik bieži tu esi varbūt redzējis vai saskāries, kāda ir tendence, kas skatās, kā ir konkurentam? Kas skatās, skaidrs, ka skatās, kāds ir konkurentiem cenas. Bet kā vispār varbūt būtu pareizāk noteikt to cenu? Vai ir kaut kāda formula? Nezinu, laiks, materiāls, pieredze vai vēl kaut kas? Tev vajag pašam izreikināt, cik daudz maksā. Tā kā pa īstam izreikināt. Man liekas, es sotoku pa dienu dabūšu, man viss kārtībā. Ir kādi ieteikumi varbūt, kam pievērst uzmanību? Tev ir jāizreikina. Tev ir viss jāizreikina. Tev vienkārši vajag paņemt, izreikināt, cik tev izmaksā viena mašīna uztaisīt. Jā, tātad gan tas jau ir telpu īra, elektrība, tagad zem apkura vēl, materiāli. Tu vienkārši saliec to iekšā vienā Excelītī un pasties, cik tev reāli tas izmaksā. Un tad tu pēc tam no tā, tad tu tam pieliec klāt tik, cik tu gribētu nopelnīt. Un
Nu, vienkārši nelaist zemāk cenu par to. Ja tu brauc mīnusā, pēc kam to taisīt? Nu, jā. Pēc kam to taisīt? Bet es tev pat pateikšu tā, ka cena, ja tas tavs vienīgais instruments, ar ko pārdot savu pakalpojumu ar cenu, tad baigi tālu netiks. Un te ir tā manā skatījumā, galvenā problēma, bet tas nav ekskluzīvi detailingam. Tas ir vispār. Vienalga, pakalpojumu vai pārdot kaut ko, tev ir jādomā, kā tu pārdos to. Ar to, ka tu iemācīsies detailingu, un tu mācēsi, un tev patiks, ar to būs pamaz. Tev vajag saprast, kā tu viņu pārdos. Nu, mēs jau tikko parunājām, piepārdošana, vēl kaut kādas mazas nianses. Nē, tev vajag dabūt pie sevis. Tas arī. Tā pēc tam par piepārdošanu, tas ir cits stāsts. Tas arī jādara, bet tev ir, tu iemācījies kaut kādu amatu, tev ir jāizdomā, kā tu viņu pārdos. Ja tu visu dienu nodarbojies ar pulēšanu, tad varbūt tas jādod citam kādam to uzdevumu pārdot. Jā. Tā arī jebkura lieta, tu izdomā kaut ko jaunu, tev pirmā kārtām ir jādomā, kā tu to pārdos. Kam tu to pārdos? Tev jāsaprot. Nu, tur jāiedziļinās. Jā, ja mēs tā skatāmies no pārdošanas, tad viss sākas jau, kam tas vispār būs. Jo gandrīz jau uzražot vai to produktu, tas ir pat sekundāri. Kam tu vispār to pārdi? Kas pirks? Tā ir tā galvenā problēma, ko es redzu. Nu, jā, daudzi sāk ar to, kas man ir, un tad, kam tas vispār ir vajadzīgs. Jā, un tam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Un tad, kad tu atradīsi veidu, kā pārdot, tad tu vari, balstoties savām zināšanām, prasīt vairāk naudas. Jā, bet viena no kļūdām varētu būt, ka bail prasīt vairāk. Jā, vēl viena lieta, ar ko es biju. Tas gan ne tik daudz detaileros to esmu pamanījis, bet tas ir automazgatājs esmu pamanījis. Ka tu, piemēram, paprasi, jūs piedāvājat klientiem, tur bitumu noņemt no mašīnas. Nē, neviens negrib maksāt. Tāpēc tu esi dabūjis kaut kādus sateikumus, 1, 2, 3 tev ar to pietika. Bet vajag visiem piedāvāt. Nē, noteikti. Bet savādi, ja tu mazgā pēc idejas, tas taču ir no diskiem, piemēram, vai arī no virsbūves. Standarta mazgāšanā tas neietilpst, jo tev tur vajag papildus laiku. Jā. Papildus citu ķīmiju, kas ir dārgāk, piemēram, bitumu noņemt, vai no diski, kas palikuši dzelteni, piemēram, lai viņus dabūtu atpakaļ krāsā. Tas prasa papildus laiku. Bet tas arī jāpārdod. Te ir atkal tas stāsts, ka tas ir jāpārdod. Tāpēc tu atbrauc uz automazgātāju, viņiem tur liels meņu ir, un tie klienti pārsvarā brauc tikai mazgāt. Teorētiski, es zinu vienu automazgātāju, kur tā ir, kur iznāk ārā pārdevējs, sauksim viņu par pārdevēju, viņam ir tur darba lapa, viņš pastāsta uz to mašīnu, šitam ir tas, un visu to klientam piedāvā. Un es domāju, detailing arī tas pats, un tur atbrauc, tev jau ir uzdevums piedāvāt. Nevajag to atteikšanu uztvert personīgi. 100 punktu, ka varbūt lielākā daļa atteiks tev tur papildus kaut kādas lietas, bet varbūt būs kāds, kam tas interesē, un tas dara. Jā, šeit mēs runājam par to laiku, ka arī tu tā kā varbūt nepiedāvā, bet varbūt izdari, tu vēl tam laiku, tu zaudē laiku, tu varētu nopelnīt vēl vairāk, bet beigās to nosaki tikai varbūt vienu summu. Kā ir vispār to, ka par pakalpojumu vispār ir viena kopējā summa par visu? Tā ir kļūda. Par visu? Es nezinu, vai tā ir kļūda. Ja tev tas strādā, tad tev tas strādā. Jā. Manā skatījumā galvenais ir sev neaptīrīt. Nebraukt auzās, dodot tās. Ir sevišķi tagad ziemā. Tagad detaileriem ir grūti. Un ne visiem. Jā. Ne visiem ir citiem, kā viss kārtībā. Ir redz tajā detailinga industrijā, kas ir varbūt tās. Ir viens tāds detaileru glābēji ir perekupi, tā teikt. Un tas ir tikai tādos pēdējos 4, varbūt 5 gados. Agrāk perekupi nepulēja nekārt. Tās mašīnas, nezinu, tur salonu iztīrīja. Tā kas mainījās? Tāpēc, ka parādījās kaut kādi pionieri, kas to sāka darīt. Kas sāk tās mašīnas sagatavotai pārdošanai, pirms pārdošanas sagatavošana. Ir tāds pakalpojums. Ok, pat ir tāds, jā? Jā. Pirms pārdošanas sagatavošana. Tu vari pie detailera aizbraukt pateikt. Tad tu zini, ka tev tur nevajag taisīt dziļo pulēšanu, tev vienkārši uztais spīdumu, iztīri salonu, tur VD40 uzpūš gumiņā, lai spīd. Jā, ir tāds, tas ir baigi forši, jo tas reāli detaileriem dod zemā darbu. Vienīgais tā kā detaileri brauc auzās, tāpēc, ka iedot, viņi zina, ka būs daudz tās mašīnas, iedot zemu cenu, un tad tas perekups, viņš jau zina, ka viņus var žmiegt tur.
Nu, jā, vēl Mēs vairāk. bijām sarunājuši, ka tur būs ātrā pulēšana, bet zini, viņš pēc tam staigā tur ar nagu baksta. Šī te nav izpūlēts, tur nav izpūlēts. Jā. Un, protams, skaidrs, ka viņi tā darīs. Un, ja tu viņam tā kā ļaus tā darīt, viņi tā darīs. Man liekas, vēl arī to, ka pēdējo varbūt 5 gadu laikā šī opcija ir populārāka. To, ka perikupiem jau, zināt, tas mašīnu segments īsti nemainās. Jā? Mašīnas paliek aizvien vecākas, tāpēc viņiem daudz vairāk jāieliekas, lai viņas izskatās. Tev mašīna tur 2 maksā. Nu, tu taču neies maksāt 500 eiro pirms pārdošanas sagatavošana. Labākajā gadījumā sotaciņa tu būs gatava. Bet tu ir jau lietas, ko var pa sotoku izdarīt. Te ir tas sakals stāsts, tu nevajag dot viņam. Viņš atnāca pēc karbonāts. Jā. Viņam vajag šeit un tagad rīt jau lido prom tā mašīna. Kādas ir vēl kļūdas, kuras varētu varbūt izcelt tieši detailingā, ko viņi pievērš un ar to pašu arī zaudē vienkārši naudu? Kur viņi zaudē naudu? Nu, man liekas, mēs to galveno izrunājam. Galvenā kā, bet ir varbūt vēl kādas kļūdas? Nu, tās darba lapas. Tās darba lapas, man liekas, pastāst, mēs jau bijām aizskāruši. Jā, es pat paņēmu paraugu līdzi. Jā, parādi. Jā, ir darba lapa. Jā, mēs viņu ieliksim. Jā, tātad, pirmkārt, tu tajā darba lapā pirmkārt pēc profesionāli izstīsies. Nav, ka tu... Ar mapīti. Jā. Tu iznāks ar mapīti. Vēlos, ka tu neesi... Treniņa drēbēs atnāc. Pieņem to mašīnu. Jo par to tu arī, redzi, ja tu esi savu darba telpu sakārtojis, par to tu arī vari paņemt vairāk naudas. Ja tev tur no šrota nemētājās beņķi, tev nemētājās instruments uz zemes, tev tur nav viss pieliets ar ūdeni, lai tev arī tavu darba viss veido to galas tas veido tēlu par tevīm arī. Citi vienkārši... Es varbūt tās nešaubos, ka tu vari izdarīt labi to darbu, ja? Arī bardakā strādājot, bet tāds klients no malas, viņam tas būs svarīgi. Yeah. Ja viņš saka, ja tu nespēji sakārtot savu darba vietu, kāda iespēja, ka tu sakārtos man mašīnu? Tā tas ir. Ne tikai Petersons saka, jāsāk ar gultas klāšanu. Ja tu nevari saklāt gultu, kā tu vari sakārtot savu dzīvi? Jā, pamatu. Tāpatās arī tavu darba vietu. Ja tu atbrauc pie tiem klients un viņš redz, ka tev ir... sakārtot darba vidi. Tas nozīmē arī liecina kaut ko par tevi kā pakalpojumu sniedzēju. Ka tu neizturēsies pavērš pret to mašīnu, ko, piemēram, nezinu, cilvēks tur nopērc mašīnu, svētdienas mašīnu, un viņš tur grib, lai viss tur stīgā būtu. Un viņam būs tas svarīgi. Un tad tu darba lapa ir, kur tu pirmā kārtā vari iziet cauri visiem saviem pakalpojumiem, ko tu viņam vari piedāvāt, pierakstīt papildus darbus. Un tā ir viena lieta arī, ko pie mums baigi nepraktizēt. Tas, protams, prasa nedaudz laika, bet tā ļoti labi pievienotā vērtība. Tu, piemēram, paņem to mašīnu, jūs tur vienojaties par tiem darbiem, tu to mašīnu atmazgā, un tad tu sabildē to mašīnu. Kā viņi izstāsta pirms. Tu sabildē defektus, kurus tu zini, ka tu dabūsi ārā, ka tu viņus atrisināsi, un pēc tam, kad tu viņus atrisināsi, tu varēsi atkal nobildēt un aizsūtīt klientam. Tā kā mapīti. Kur bija šitā, mēs izdarījām šito. Tagad tas var pa soļiem, atkarīgs no tevis, cik tu vari detalizēt to izdarīt. Tas cilvēkam varētu patikt. Man tas taču patīk. Jā. Ja tu vēl iedod to lapiņu, kur man tur mikroni pierakstīti ir, tu iedod tā kā normāli paketi par to mašīnu. Šī ir tāda varbūt out of topic, bet līdzīga schēma. Es nesen ieraudzīju, ko īsti neizmanto, bet tāda tik laba opcija, kas būvē un taisa remontus, vispār būvniecībā, piemēram, iekārto dzīvokli no nulles. Visas komunikācijas, kur un kā. Un viņi pēc, tad, kad, piemēram, tu nopirki dzīvokli, tu saņem bukletiņu, kur ir visa informācija, kur kādas mēbeles. Tev ir katras komunikācijas schēmas. Tātad tur, tā kā tev ir bukletiņš, piemēram, ar visu informāciju par tavu dzīvokli /māju. Šis ir ļoti līdzīgi pēc idejas, jo tu pēc tam domā, es šeit varu plauktu vispār, šeit turptu vai nē. Un tāpat arī, kas man ir iepriekš darīts, jo tas arī ir, piemēram, nākamajam varbūt. Tu arī pārdodot mašīnu var pateikt, rekur, man ir šitāds pievienotā vērtība. Jā, un jo īpaši, ja tas brands būs... Tas to neprasīs daudz laika. Tad tas telefons tāpatās visu laiku ir par rokai. Tu vari vienkārši darba procesā uzņemt tās bildes
Pastīties. Ko tu arī pēc tam vari vēl savos sociālos tīklos rādīt, draugi? Ne tikai sociālos tīklos, var arī pēc tam aizsūtu gatavu darbu aizsūtu klientam, paprasti, lai viņš ieliek Google review. Arī. Tas strādās daudz ilgāk nekā tu ieliec storijā. Tu ieliksi iekšā to bildi, to atsauksmi, ja cilvēks būs priecīgs, ja tu viņam būs uztaisījis darba lapu, kur uzrakstīs šitā. Tu būsi izdarījis vairāk nekā... Aiz rociņas vienkārši aizvedīs. Nekā ja kāds viņam paprasīs, kur tu uztaisīji, 100 punktu, 100 banāni. Labs ieteikums. Noteikti. Viņš pat nepamanīs, ka tu nebūsi izpildījis ārā tur kaut kāds defekts. Jā, par šo šādu lietu, atgriežoties pie tās darba lapas, tu pēc tam priekš sevis atzīmē, ko tu esi izdarījis. Piemēram, bija pulēšana, disku pulēšana, ķeksīšu salies, tu salīdzini, vai viss ir izdarīts, par ko vienojās. Ja bija kaut kāda papildus darbi pierakst, pārklājumi, kādi ir uzlikti, var pierakstīt. Un kontroli. Pēc tam, kad to mašīnu atdos, te ir tas stāsts, ko es teicu, ka cilvēki vienkārši aizmirst pastas paliekas no viņam. Nevis tāpēc, ka nemāk, bet tāpēc, ka vienkārši aizmirst. Un tad tev ir kontroli šītām. Tu vienkārši atzīmē. Nav hologramma, nav apēj mašīnai atzīmē, ķeksīšu saliec, uztais bildes pēc, sagatavo dokumentus klientam. Šitam mēs vēl esam uztaisījuši, ka te ir... ja tev ir kompānija, tu vari vienkārši savam darbiniekam dot. Te viens pats darbinieks parakstās un kāds, kas veids kontroli parakstās. Jā, mēs esam uztaisījuši tādu darba lapu, viņu var lejuplādēt pie jums mājaslapā sadaļā. Mēs viņu ielikām sadaļā apmācības. Tur vienkārši būs lejuplādēt darba lapu. Viņa būs, protams, ar mūsu logo, jo mēs viņu paši taisījām. Bet var nokopēt, darīt, ko gribat. Bet šādu var lejuplādēt pie mums, universālu lapiņu. Man liekas, tas atvieglo darbu. Vienīgais vajadzētu vēl pielikt aizmugurē. Būtu forši tā mašīnas pa detaļām, kur var tos mikrons pierakstīt. Jā. No otras puses. Jā, to mēs uztaisīsim arī droši vien. Okay. Pilnveidosim tā kā mājaslapā droši nākat. Un ņemat par labu, tas ir tāds pat labs moments, lai neko nepalaistu garām un būtu arī patiešām savas lietas profesionāļiem. Un arī varbūt piefiksēt kaut kādas sev lietiņas, jo es redzu, ka diezgan laba struktūra, ka varbūt jūs arī paši savu darbu varēsiet labāk strukturizēt. Ja nav laika, lejuplādē pie mums. Protams, ideāli jūs paši uztaist ar jūsu zīmolu virsu un tā. Jā, bet ja kas, karkar.lv, droši sadaļa apmācības. Un es reāli iesaku šito iekopt savos darbos. Pieņem šo kā praksi. Sākumā būs čakars, būs jāpierod, bet tu izstrādā stratēģiju, ieviesi viņu rutīnā iekšā, un tas būs. Ja, mēs filmējot jau vispār saturu priekš KRKR, mēs jau sapratām, ka detailings ir detaļās. Jā, tā ir. Un šī ir viena no svarīgām detaļām, lai nepalaistu citus. Tāpēc tā. Jā, es soli priekšā citiem. Tas gan. Jautājums, kā vispār ir šobrīd ar apmācībām? Ar apmācībām? Vispār, es gribu kļūt par, pamēģināt detailingu, vai ir vispār, kursi, vai ir kursi, ir īstenībā, ir pat tā kā certificēta. Kāda ir situācija nosacīta? Vai es varu aiziet pie kāda, ja man iemācīs un kaut ko mēģināt, vai ir kaut kādi patiešām jau certificēti, kur var dabūt certifikāti? Kur ir jau līmenis, tu zini, ka es ejot ar šo certifikātu kaut kur, mani paņems darbā visticamāk. Es nezinu, par šo es neesmu droši, vai vispār prasa kaut ko mūsdienās. Man liekas, piemēram, portfolio tavs. Piemēram, tev ir telefons, vai tev interesē cilvēks, kāds viņam ir diploms, kas viņu ir uztaisījis? Īsti nē. Jā, tas ir krūti, ja ir. Bet tas, kā lai tev pasaka, nedos garantiju, ka tu to labi māki. Tas diploms. Jā. Vienkārši arī, man liekas, ka tās akadēmiskās mācības viņas salīdzinoši reti atjaunojās. Jautājums, ja tu gribi iemācīties labi pulēt, labi to darīt, tev droši vien ir ideālais variants ir individuālās apmācības. Pie kāda, kas... Seko līdzi. Kas tev... iemācīs darīt konkrēti tevi, tavā ātrumā. Nevis tu izēji tur, piemēram, 15 vai 30 stundu kursu. Tu esi izgājis, un to, ko tu iemācījies, to laiku tu iemācījies. Jā. Jo, pirmkārt, internetā ļoti daudz resursu, ko var izdarīt, bet, ja mēs runājam par detailingu, tur reāli ļoti vajadzīga prakse. Prakse, un visticamāk pat, tas certifikāts, bet tev ir reāli tavs portfolio. Certifikāts ir krūti, protams, jā. Bet, te ir jāpaskatās, bet ir jāpieņem gan tā. Mums mājaslapā ir mūsu sadarbība ar tādu Mārtiņu. Es viņu pats personīgi sen jau pazīstu, un es zinu, kā viņš strādā. Un arī es katru reizi, kad viņam kā students pabeidz mācības, viņš pēc tam atbrauc pie mums
ko starta komplektu viņi iepirkt. Mēs tur uzreiz, protams, piešķiram zelta atlaidi, lai ir palīdzam tā kā iesākt. Un es parasti prasu, kāda ir komanda. Pagaidām ir bijuši labas atsauksmes. Nav bijuši tā, kā pasaka, tur nezinu. Bez tolkā ir bijis. Moš tādi ir bijuši, vienkārši līdz maniem nav tikuši. Jā. Un te varbūt arī nespēja baigos soļus tālāk. Jā, un arī kas pie viņa ir forši, piemēram, ir daudz, ir piemēram, ir tirgotāji, kas piedāvā apmācības, bet viņi tev piedāvās apmācības balstoties uz viņu, tā kā, varbūt uz vispār viena zīmola preci. Un tas nevienmēr strādā. Es zinu, ka tas Mārtiņš, kas apmāca, viņš māca strādāt ar dažādiem produktiem. Tu vari pamēģināt šito, vari pamēģināt to, viņš tev pastāstīs kādas atšķirības, un tu vari atrast materiālus, ko strādā, kas tev labāk dara. Nevis tev paņem vienkārši viena zīmola, viena ražotāja preces, un tev iemāca ar viņām strādāt. Ja? To vajadzētu pavēlti darīt. Ja tu tā dari. Pēc idejas, ja tev ambasadors esi. Ja tu esi ambasadors, tad tev vajadzētu tā darīt. Jā. Tā kā apmācības pieejams, ir grūtāk dabūt apmācības uz plēvju līmēšanu. Piemēram, buktas vilkt ārā vispār ir kosmos, man tā šķiet. Tu tur nevar iziet kursu. Tur, man liekas, ir jāpraktizē gadu vai 2, lai tu varētu pilnvērtīgi piedāvāt tādu pakalpojumu. Jo tas ir reāli čakarīgs, bet tāda tev ir ļoti maz konkurence. Un pēc idejas, patiešām maza konkurence to, ko arī vēlējies. Jo tas entry levels pulēšanā, tu vari nopirkt tur 200 eiro pulēšanas mašīnu, nopirkt, nezinu, tur pastas, ripas, tur iekļauties kaut kādos. Tādā starta komplektiņā, nezinu, tur pat ne komplektiņā, lai vienkārši izdarīt kaut ko 300-400 eiro. Ja? Bet, ja tu, piemēram, gribi buktas vilkt ārā, tad tev vajag instrumentus pāris tūkstošiem. Vai arī, ja tu gribi plēvi līmēt, tev vajag arī atbilstošas telpas. Un tev arī vajag, lai tu... tur materiāls ir dārgs, piemēram, aplīmēt mašīnu materiālos var aiziet 1000 eiro. Tur eksperimentēt tā, vajag zināmas resursus, lai to darītu. Bet tas atkal ir tas šobrīd ir ļoti dārga. Ienesīgākais industrijā biznesa plēja līmēšana. Un arī, starp citu, tas, ko pulētājiem vajadzētu iemācīties, lai vienkārši dabūtu savu vairāk nopelnīt naudas, ir aplīmēt kaut elementāru bagāžnieka aizmugurē bumperi. Viņš vienmēr ir noskrāpēts. Tāpēc, ka lai arī kā tu mantas liktu iekšā bagāžniekā, tā vieta skrāpējās. Tas ir neizbēgami. Jā. Un tu tā kā vari pateikt, es tev šo skrāpējumu tagad izņemšu ārā, bet tev viņi atgriezīsies tur mēnešu laikā. Uzlīmēt vienkārši strīpiņu uz bagāžnieku. Tev nevajag mācīties visu mašīnu aplīmēt. Iemācies uzlīmēt. Mēs vispār domājam, varbūt izgriezt tev kaut kāds universāls gabals. Es nezinu, kā tas strādās. Es redzēju, ka poļi tirgo universāls gabals, ko var, lai tev pašam tur nav var nazīt jāgriež ārā. Ka ir kaut kāds plus mīnus, kas der. Šī skan jau ļoti must have. Vienkārši tas pirmā kārtā tev aizņems maz laika to izdarīt, lai tu uzliktu to detaļu, un to ir super viegli pārdot. Jā. Noteikti, jo īpaši ir gatava detaļas. Un te ir atkal mazāk konkurence. Tāpat zem durvju rokturiem var tādas universālas uzlikas, jo tur arī ļoti ātri skrāpējas. Tā ir pieeja, par ko arī ir tas dīvains. Jā, tas ir tas, ar ko tu vari nopelnīt vairāk naudu. Vienkārši piedāvājot tādas papildus lietiņas. Būsim godīgi, ja cilvēks jau spēr to soli, ka viņš vēlas pasargāt savu mašīnu ar vispār gan virsbūvi, gan interjeru, tad viņš jau iet pakaļ arī tām sajūtām, lai viņam ir svarīga tā mašīna. Tāpēc viņš pievērsīs visiem. Tas cilvēks, kas reizi gadā varbūt izmazgā mašīnu, viņam būs vienalga. Viņam to nevajag. Viņam ir vienalga, jā, bet viss ir detaļās. Ir ceļš, tad tu iedomājies, tas cilvēks ir nopircis savu tikko. Sapņu auto. Pat ne sapņu, to es vienkārši nomainīju auto. Vienmēr gribās kaut ko pielikt no sevis klāt, tā teikt. Un tā pulēšana un tur kaut kādas šitās nelielas detaļiņas, tas ir. Jā, bet ja tu vienkārši paņem to mašīnu, pieņem pie sevis kaut kur, izdari, atdod, tad nav tās pievienotās. Viņš tur redzēs, mašīna smuki izskatās, jā, bet to jau daudz var izdarīt. To var izdarīt daudz. Okay. Tad tev jāatzinās pēc cenas. Bet, zin kā, lētas cenas piesaist problemātisks cilvēks.
Jā, tas ir. Tāpēc mēs arī bijām runājuši. Citreiz būs tas čalis, kurš ar to lukturīti uz ceļiem rāpos apkārt tavai mašīnai. Tas būs atradis lētāko pakalpojumu sniedzēju. Un pēc tam jāsaņem prāta par to. Un beigās zem sliekšņa nav nopalāts. Un beigās jau pat būs problēma nevis kā tas cilvēks, kas grib to pakalpojumu, bet kas dod. Tā ir vislielākā problēma. Es piedāvāju mums uztaisīt eksperimentu. Aiziet. Tā tad... Tu par cik industrijā visdrīzāk nezini nevienu? Daži ir cilvēki. Jā, bet tev ir mašīna, tu gribi nopulēt mašīnu. Jā. Ko tu darīt? Kur tu meklē? Es nekad neesmu pūlējis savu mašīnu. Jā, tas ir arī labs. Jā, ļoti labi. Tu esi tu neesi to darījis, tu nezini, ar ko saskārties, bet tu gribi nopulēt mašīnu. Okay, kur tu meklē to pakalpojumu sniedzēju? Ar nosacījumu, ka es nevienu nezinu, tad es googlētu. Laikam manam attiecīgi vecumam es varbūt vēl pat Instagramā meklētu. Bet noteikti Googles. Jā, es paskatītos pēc kartes, kas varbūt ir tuvāk. Jā. Bet tad es noteikti aizietu uz Instagram. Man interesanti paskatīties, vai ir kādi piemēri pirms pēc, kā cilvēks vispār. Tas arī ir tāds pirmais pat līdz zvanam, ko es atskatītos. Jā. Tas ir, man būtu jautājumi nosacīti, ja tu nodarbojas ar detailingu un ir ļoti maz tavu darbu vai kontentu ap to. Noteikti. Es tāds savādi kaut kā. Jā, piekrīt. Jā, redz, tā ir viena no lietām, ko arī detaileri nedara. Viņiem nav biznesa konta. Google biznesa konta. Jā. Tev, piemēram, Instagramā tu vari uz poda sēžot uztaisīt savu kontu. Google biznesa konta bišķi jāpačkarējās tev uztaisīt. Bet viņš strādā. Jo, ja nemaldos pēc statistikas pakalpojums, 70% gadījumu vai pat vairāk pakalpojumus meklē Google, nevis Instagramā. Aptuveni, viņš joprojām. Protams, CEO atslēgvārdi. Tā ir viena no tām problēmiņām. Tev ir uztaisīts Instagram, TikTok konts, bet tevi neviens nevar atrast Google. Jā. Tā ir tā lieta, ko detaileri maz pievērš uzmanību. Labi, tu meklē Google pēc kādiem kritērijiem tu meklē. Tātad, ja es apskatījos, man ok uzrunāt ar mājaslapu tā, es tad skatītos to pakalpojumu. Un, labi, būšu godīgs. Es paskatītos, kas ir visinformatīvākais visos aspektos, cenā, aprakstā un arī vizuālajās sociālos tīklos. Es redzu, ka ir jau tāda laba bāze, tātad es viņam kā minimums uzticos, es viņam uzzvanītu. Jā, bet, piemēram, tu Googlā ieraksti, mēs tā arī izdarīsim, uztaisīsim eksperimentu. Ierakstīsim auto pulēšana Rīgā, piemēram. Es skatītos pēc reitinga, no atsauksmēm. Okay, atsauksmes? Tas ir pirmais. Okay, mums droši vien vajag... Gan sataisīt, gan vispopulārāko. Mums vajag saprast, piemēram, kas ir tas slieksnis, kur tu zemāk neiet. Okay. Cik būtu, zem cik ballēm tu neiet. Es, piemēram, runu pa kafejnīcām, ir zem 4,5, es neietu tur. Okay. Šis ir labs jautājums. Es laikam paskatītos vairāk uz atsauksmēm. Skaidrs. Pirmkārt, cik viņu ir daudz un kāda viņa ir tipa. Jā, es arī parasti parlastu. Ja, piemēram, tur ir 4,4, es pastāstu, kas ir tās sliktās atsauksmes. Tur kādā garīgais nebija. Jā, konkurenti arī uzdarbojas. Tāpēc atsauksmēm ir jābūt, un labi, mēs vienkārši varam pēc tam pastīties. Iesim Googlā, vienkārši pastīsimies. Lokācija droši vien, ne? Nē, lokācija. Varbūt šīs pat nebūtu. Man tomēr ir svarīgi, ka mēs savu mašīnu te dodam. Ja? Es esmu gatavs aizbraukt pat. Jā, ok. Labi, tad mēs varam, mans piedāvājums uztaisam eksperimentu. Aiziet. Ierakstam Googlā. Ko mēs rakstam? Autopulēšana Rīgā. Autopulēšana Rīgā, jā. Es gribu nopūlēt. Tā, uztaisīsim sarakstīnu. 4,8. Nē, dar. 4,8. Ja ir daudz atsauksmi, tad tu gribēji vēl pastīties sociālos tīklus, vai viņam ir kā to atrast? Vai nu es esmu pieredzis, bet vai arī mani, piemēram, mulsina, tad, kad sociālos tīklos es neredzu cilvēku. Kāpēc mēs, piemēram, šobrīd arī Karkera sociālos tīklos tu parādies, jo tu esi tā kā seja, un tad, kad es dodos uz Karkeru, es zinu, kas stāv aiz tā. Ja? Un, piemēram, šeit ir labs reitings, bet es nevaru atrast pat, kas to veids vai kaut kādi komentāri. Ir, protams, pirms un pēc. Klasiskie pūlēšana, es skatos, ka salona tīrīšana,
Jāpaskatās vēl TikToks. Bieži vien ir cilvēki, kas TikTokā ir superaktīvi, un viņiem Instagrams konts ir vienkārši 100 sekotāji. Pagaidām izskatās, ka pat TikTokā arī nav. Nu, redzat, arī viens no momentiem. Labs reitings, bet sociālie tīkli nav informēti un tā. Pat ja tev ir daudz labas atsauksmes, viss ir forši, bet nosacīti, ja šobrīd ar tādu pašu reitingu un ar tiem pašiem kritērijiem un iespējams pat ar lokāciju es ienākšu un es ieraudzīšu cilvēku, es izvēlēšos viņu. Pašu cilvēku. Hei, šobrīd es arī strādāju, jā, es šokar pūlēšu šo mašīnu. Uzreiz savādāk ir attieksme. Tā, labi, es domāju, ka mēs izlaižam tos, kuriem ir 11 atsauksmes. Ne? Nē, nav jēgas, jā. Vai kur skatos, vienam ir 339 atsauksmes. Tas ir tātad ļoti labi. 4,9 balss. Tātad mēs šobrīd esam izrakstījuši 5 potenciālos. Pastie, ko mēs darījām? Mēs pastījāmies, ka ir daudz atsauksmes. Nu, tā ir vairāk nekā 11. Jā, un šobrīd mēs varam... 11 tas ir tā, mani draugi salika. Nu, jā. Tā tur stabili ir 5 jābūt, ja tikai draugi lika. Ja tev ir 11 atsauksmes un tev ir 4,8, tad... Nu, jā, tā statistika. Jā, mēs skatījāmies, te ir vairāk par 150, 200 jau un tā. Ar dažādu reitingu, bet tad zvanīsim. Un arī paskatoties arī sociālos, arī ar dažādu backgroundu. Kāds ir aktīvāks, kāds nē. Un tā. Kādam arī ir informatīvāka mājaslapa, un kādam ir tāds, kur gribās ātrāk iziet, jo ir ļoti daudz informācijas, un tev nedaudz arī griež acis. Vēl viens punkts, draugi. Pievēršat uzmanību, kā jūsu pakalpojums un kā jūsu mājaslapa izskatās telefonā. Visbiežāk, visticamāk, jūsu pakalpojumu skatīsies telefonā. Nu, kā internetu mājaslapā un tā. Un, ja tur ir ļoti daudz informācijas un tev ir jāburās, es visticamāk iziešu ārā. Tas nozīmē, ka jūs jau esat zaudējuši klientu. Citās mājaslapās tu vienkārši kontaktus nevar atrast. Tu tur brauzi. Arī kur ir adrese, kur ir kas. Tāpēc tas ir tāds, pasakojiet tam līdzi. Tādas mazas nianses, bet jo īpaši vairāk mēs viss notiek caur telefonu. Tātad mēs arī jāskatās, cik ļoti viss ir informatīvi caur to. Ok, mēs tad zvanam. Mums ir skaidra mašīna, ko mēs formulējam. Mēs saucam viņu, jā? Jā, BMW F30 melna 14. gada. Tātad šobrīd es gribu nopūlēt, teiksim, tā padziļinātā pūlēšana plus keramika. Jā. Ja? Un būs tādi 3 kritēriji, cik tas maksā. Vai varbūt cilvēks var nosaukt jau konkrētu summu, vai vismaz diapazonu. Ja cilvēks nevar nosaukt summu, tad mēs parunāsim par to. Tātad laiks, cik tas ilgi var aizņemt. Jā, plus mīnus. Un cik ilgi šobrīd līdz pierakstam? Jā, cik mums ir jāgaida? Jā, ok, super. Ko tad zvanam? Jā, vispār meklēju, gribētu savu mašīnu nopūlēt. Tā, man šobrīd BMW F30 melnas krāsas. Jā, gribēju uzzināt vispār, cik tas maksā. Nu ko? Ejam cauri. Nē, man patīk, ka viņš tā atklāja. Jūs jau pat nesapratīsiet, kas tur būs uzlikts vasks vai keramika. Interesants fakts to, ka viņi jau vienādi turās. Nav tā. Es pat zinu, par kuru iespējams vasku viņš runā. Ir viens vasks, kas tiešām ir ļoti noturīgs. Ir viens vasks. Tas Japanese? Jā, tas ir Japanese. Tas leģendārais. Nē, viņš reāli noturīgs, bet viņš vienalga. Viņš bitum ķīmijā. Ja tev pat pārsēs mašīnā noņems bitum, viņš vairs nestrādās. Redz. Ok. Labi, kas vēl tāds no punktiem, kā ar summām? Pulēšana, mēs pēc tam, es domāju, mēs apzinām pārējos. Jā. Un pēc tam es uzrakstīšu tabuliņu, cik, manuprāt... Davai, ok, tad zvanam nākamajam. Jā, zvanam nākamajam. Pastāj, šodien ir deals. Un šeit ir normāls tāds deals. Pagaut jautājumu, šeit jau arī tad lukturi nav iekļauti. Parasti jā, pa lukturiem priekšēņiem vairāk, jo citreiz viņi jāslīpē. Nu, jā. Ja tur vienkārši jānopulē, tad ir viena lieta. Visdrīzāk to izdara, bet ja tev viņi jāslīpē, ja viņi tur dzelteni ir. Tā, ok, zvanu nākamajam, jā? Jā. Ko teiksi? Prikoļ. Man ļoti patika to, ka, labi, sabildēt, šiem arī bija sabildēt. Otrajiem. To, ka arī lūdzu must have sadalīts maksājums. Varbūt to šobrīd ir sāpīgi, jo tomēr pagaidām šī summa ir, mēs neuzprasījām par PVN vai ne, bet sākot ar. Viņš arī nepateica konkrēti, viņš sākot ar. Tātad noteikti tas ir starts vispār. Uzzvani vēl šitam, tad mēs uzrakstīsim, cik kas laiku aizņem. Un,
Parunāsim par to. Nu tā, kas mums ir sanācis? Tā, nu ko, mums ir 5 kantori. Labi, vispār cilvēciņi, kas nodarbojas ar detaļiem. Jā. Konkrēti ar pūlēšanu, viens no viņu pakalpojumiem, ko mēs atradām Google. Jā. Mēs ņēmām no turienes, kā mēs pievērsām uzmanību. Mēs pievērsām uzmanību reitingam, atsauksmēm skaitam. Un es daļai paskatījos vēl sociālos tīklus, vai viņi ir aktīvi. Ja? Jo nosacīti mums bija izvēle starp A un B, un izvēlējāmies tie, kas ir aktīvāki. Tu šito skatījies sociālos tīklus, kuram tur ir? Jā, Dekar. Es skatījos. Īsti nevarēja saprast, vai viņi to nodarbojas vai ne. Tātad mums... tur nav cilvēka konkrēta. Jā, un tā cena arī... Skaties, kāds mums ir cena diapazons. Tātad lētākais bija 350. Pulēšana 2 soļos un keramika. Jā. All right. Un līdz 800. Līdz 800, jā. 800 ir dārgākais. Tur droši vien keramika 2 slāņi. Nu, labi. Okay. Tātad mūsu cenas diapazons ir keramika plus pulēšana 350 līdz 800. Padziļinātā pulēšana. Mēs pulēšana. Formulējam to, jā, konkrēti. Jā, padziļinātā pulēšana. Okay. Es domāju, mēs varētu teikt, es varētu uzrakstīt, cik kas aptuveni laiku aizņem un cik kas plus mīnus maksā. Jā, aiziet. Vēl, lai mēs saprastu, vai to var izdarīt par 350 eiro. Jā. Okay, tā tad mašīna ir jāsagatavo pulēšanai. Tas aizņem. Es runāšu par vienu cilvēku. To var darīt 2, to var darīt 3. Es zinu, ka citiem ir vienā vietā sagatavo. Viņi tur čaļi tikai to dara kā mazgā mašīnas. Viņi to var izdarīt ātrāk. Jā. Pēc tam viņi aiziet tur uz pulētājiem. Pulētājs viņu nopulē. Katrs atbild par savu. Jā, tur tā kā konvejeriņš. Tos, protams, var izdarīt ātrāk. Bet mēs šobrīd runāsim par vienu cilvēku darbu. Vienu cilvēku darbu un... Es pateikšu par stundām, cik tas plus mīnus aizņem. Un mēs piefiksēsim, ka viena darba stunda, ko es savā galvā esmu izdomājis, varētu būt 35 eiro plus PVN stundā. Jo man liekas, tā ir tajā, protams, labāk būtu vairāk. Protams, jā. Bet arī nevar būt tik zem kā, piemēram, viesmīļiem. Mēs jau sapratām, no kā veidojas summa. Jā, jo tev vajag telpas, tev vajag iekārtas, tev vajag... materiāls, jā, tas būtu iekļauts. 35, man liekas, tas tāds minimums, ko vajadzētu ņemt. Rīgā, ja mēs runājam par Rīgu, jo tev tas ir īres maksas dārgāk. Un mēs arī zvanījām rīdziniekiem galu galā. Jā. Tā tad 35 eiro stundā. Jā, plus, skatīsim bez PVN, jo visdrīzāk es lēšu, ka visas cenas, ko mums nosauc, ir bez PVN. Pēc tam tu gribēsi čeku, tev pateiks, tad, jā, protams, plus PVN. Okay. Tātad sagatavot mašīnu pulēšanai ir stunda vai līdz 2. Jā, visu izmazgāt. Es teiktu 2, jo tev vajag viņu izmazgāt, to bītumu noņemt, dzelzi noņemt, nolīmēt plasmas detaļas, kuras tu negribi noskrāpēt, noslaucīt un tu bišķi sagatavot viņu pulēšanai. Varbūt aptaukot vēl 2 stundas. Tātad otrā lieta, tā pati pulēšana, ja? Ko esmu runājis arī ar... Detailēriem, kas to nodarbojās, tās varētu vidēji tās varētu būt uz melnu mašīnu noteikti. Es piefiksēšu, ka... Melna mašīna, jā. Melna mašīna, jo... Ja mēs skaldam matus, tad baltu mašīnu nopulēt tā kā melnu mašīnu vienādā līmenī, baltu mašīna ir grūtāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir grūtāk ieraudzīt hologrammas. Bet tas nenozīmē, ka viņas tur nav. Un, lai viņas dabūtu ārā, tev ir baigi jāatškarējās, lai to ieraudzītu. Kā tu viņu vari ieraudzīt? Ja, piemēram... Tev vajag noteikti apgaismojumu vajag iestīt. Es vienkārši uz melnas mašīnas viņas viegli. Jā, viņas uzreiz redzamas. Jā, tev liekas, ka viņas grūtāk izņemt ārā, bet izņemt ārā no baltām ir tikpat grūti, no melnas vienkārši vieglāk redzēt. Nē, virsmē jau ir skaidrs tas pats un laks, bet, piemēram, pa dienu, kā es varu ieraudzīt to, piemēram, hologramu baltajā mašīnā? Viņi var redzēt, ka viņa zaigotā. Jā? Ok, labi. Viņa nekritīs acīs tā kā melnai mašīnai. Bet, jā, ok, 10 stundas. Pa 10 stundām tu vari, protams, kāds izdarīt 2 ātrāk, bet tie būs 2 cilvēki, tev būs 2 jāmaksā. Dalīts ar 2, jā. Un var arī ilgāk. Var arī, bet, ok, 5 dienas, man liekas, ir pa daudz. Tad, jā. 10. Iespējams, tam pakalpojuma cilvēkam, kas teica par līdz 5 dienām, ka varbūt tur ir kaut kādas vēl nianses, ko viņš nenosauca. Jā, viņš teica krāsu piepunktēt. Tas piepunktēt, arī prasa laiku. Jā, labi, plus diena nosacīta, kamēr nožūst un tā.
Jā, tāpēc arī cipars ir tāds. Jā. Okay, redz, tā ir tā lieta, ka labs detailers, man liekas, labs detailers ne tikai tas, kurš labi uztais, bet tas, kas arī uztais saprātīgos termiņos. Tam jābūt kaut kā jāiet kopā ar laiku, ko tu patēri. Cita teiks vairāk stundas, cita teiks mazāk stundas, bet ņemsim 10 stundas. Tas ir izņemt ārā kaut kā 80% defekts. Mēs nerunājam par to gadījumu, kad cilvēks uz ceļiem ložiņā apkārt mašīnu. Jā. 10 stundas. Tas ir bez 10 stundas pulēšanas. Bez pīpauzēm, bez kafijām, pusdienām. Tas būtu tik. Trešā lieta - keramika. Ja? Tātad pats darbs būtu sagatavošana 70 eiro, 350 būtu pulēšana. Jā, tas mums kopā jau ir 370, 420 eiro. 420 eiro. Ja tu taisi lētāk, labi, pagaidi 420, kas mums foršs skaitlis sanāca. Tā tad keramika, skaties. Es pirms tam runāju par to, ka keramiku tu vari nopirkt. Tu vari nopirkt 60 eiro, 100 mg pudelīti. Tev tur sanāks kaut kādām vienā slānī 6 mašīnām. 7, 8. Atsakot, tev būs 10 eiro tur izdevums mašīnu. Bet, ja mēs runājam par tādu labu keramiku, ja, kas visdrīzāk šeit, es zinu, ka šeit ir laba keramika. Tam, kam bija lielākā, dārgākā summa. Jā, es zinu, kur viņš liek. Un, tur uz vienu mašīnu izdevumu varētu būt pieņemsim 60 eiro. Uz vienu mašīnu. Labi, bet tas tāpatās ir ietaupījums 40 eiro. Un tas ir vēl darbs. Citiem tas iet ātrāk, bet man liekas, ka keramiku uzlikt var 2 stundas rakstīšu. Varētu teorētiski 3, bet lai ir 2. Jā. Tie būtu vēl 70 eiro. Un tad pati keramika, ja, tur 10, ja ir vasks, tad vispār tur 5, ja. Starp citu, citi tā dara, ka liek to Japāņu vasks ar keramiku uzlikt. Pieņemsim, es ielikšu 35 par keramiku. Jā. Viņa būs tāda vidēja. Okay. Skaidrs, ka par 350 eiro tev neviens neliks tādu keramiku. Tur visdrīzāk. Jā, te mēs atgriezīsimies pie jautājuma. Tātad mums ir 420 plus 70, tas būs 490 plus 35, ja mēs pieņemam, ka keramika ir vienā slānī, bet te citi piedāvāja pa 432 slāņos. Jā. Tātad 490, 525 eiro. Tāds vidējais. Un tad jautājums, ko tev var, pa 350 eiro, kur var ietaupīt? Kur var ietaupīt to naudu? Tas labs jautājums vispār. Kur var ietaupīt? Ja tev jau jānopelna vēl. Tev ir jānopelna. Ja tu iedod 350 eiro, tev 2 dienas taisma. Viņš teica, labi, tas čalis varbūt viņam tur pulētājs nebija uz vietas, un viņš precīzi nezināja. Ja tev ir 2 dienas jātais mašīna, un tu paņem 350 eiro ar visiem materiāliem, tad kur tu esi ietaupījis? Jā. Jautājums, viņš ietaupīs uz tavu rēķinu, vai viņš ietaupīs uz savu rēķinu? Tāpēc viņš nesamaksās kādam. Arī fakts. Viņam tā, labi, ja tev tu taisi savā garāžā, tev pa telpām nav jāmaksā. Tur ir, kur ietaupīt, bet mēs runājam par kompānijām, kas piedāvā pakalpojumu. Teiksim, pat 300, piemēram, vai tu izvēlētos 350. Bet tas ir tas pirmais variants? Nē, pirmais variants bija 350. 50 plus 350 par keramiku, jā. Te redz jautājums. Kas tā ir par keramiku tāda? Nē, ir dārgs keramiks. Jā. Protams, ir dārgs keramiks. Bet es runāju par tādām, ko reāli tirgo lietot. Ir starp citu Swiss vasks mašīnai. Viņš maksā 600 eiro, jā. 100 mg burciņu. Viņš vispār nesūd nav noturīgs. Jā. Viņš pēc mēneša pazudīs, pat ja tu viņu nemazgās. Bet viņš tā maksā. Jautājums. Ok, labi. Tu ir keramiks, kas 400 eiro maksā. Bet, mums pārējie izskatās, ka tādi vidēji pat, labi, šeit ir kombo, visticamāk, viņi šobrīd, jā, vienkārši bija kombo, kurš ir lētāks par... Šitam bija 700, viņš gribēja par keramiku.
Nu, jā, kopā ar keramiku 700, otrais ir 450, bet tā ir akcija. Tā ir akcija. Bet tur ir Visdrīzāk ziemas skidons, keramika 2 slāņos. Nu, jautājums, vai tu pat 430 eiro. Pat, ja, nezinu. Arī labs jautājums, jā. Tas ir 2 slāņos keramika. Te ir, un otro slāni ir uzlikt grūtāk nekā pirmo slāni. Parasti. Ar ko viņi atšķirās? Viņš tā kā pirmais slānis forši iesūcās iekšā lakā, un otru slāni tu jau liec virsū tās keramikas. Viņu grūtāk notīrīt nost. Nu, parasti tā ir. Kā kurai keramikai, bet otrā slānī. Un te jautājums. Bet tiešām citi dara, redzi, citi saka, ka viņi liek 2 keramikas, bet viņi vienkārši uzliek vienu, bet labu. Jo, piemēram, ja tu paņemsi to keramiku par 60 eiro, tu viņu uzliksi 2 slāņos, bet tā keramika, kas būs augstākas kvalitātes, viņa tajā vienā slānī turēs. Tas hidrofobs būs ilgāk, un viņa arī ilgāk kalpos, arī ilgāk spīdums saglabāsies. Tāpēc es zinu, ka cilvēki tā dara, ka saka, ka ir 2 slāņi, bet vienkārši uzliek vienu labu. Jā, nē, ja tā ir laba keramika. Un viņa būs labāka nekā citas 2 slāņos. Tā kā es to nesauku par problēmu. Lai pilda savu funkciju. Jā, tieši tā, ja viņi tur pasaka, kā viņi arī teica 12 mēnešu garantija. Tā kā tas ir ok. Nu, jautājums, protams, par to. Okay, kurš komentārā, kā jums liekas? Jā. Tas ir ok, padziļinātā pulēšana melnai mašīnai plus keramika 350 eiro. Ok, jo mums sanāca 525. Jā. Ok, kurš tev patika no viņa? Kurš man uzrunāja? Pie kura tu aizdzīji taisīt mašīnu? Es noteikti pie trešā, kur bija iespēja pat sadalīt savu maksājumu. Nu, viņam tāda arī ir. Viņam arī līdzīga cena. Ir sākot ar. Tā arī ir fakts. Jā, viņš ir tā kā pie mūsu tāds. Tas ir man, to, ko mēs izreikinājām. Viņam ir laba lokācija manā skatījumā. Nu, mēs neteiksim, kur tas ir, bet viņam ir manā skatījumā laba lokācija. Tev, jo redz arī svarīgi, man liekas, lai tu vari no tās, kur tev to pakalpojumu sniedz, lai tu ar to mašīnu var tīrs aizbraukt, lai tu tur nav kaut kur pa grunti jābrauc. Nu, arī fakts, jā. Vai arī, ir arī nianses, piemēram, ja tev mašīna, ja tas nav BMW F30, kurš tur maksā 11,000. Bet tev ir, piemēram, Porsche 911, viņš maksā 150,000. Vēl varēja, es personīgi skatītos, kur man uztaisīs pieņemšanas nodošanas aktu, lai tā ir kompānija, lai tā nav privāta persona vai individuāls komersants, lai vieta būtu apdrošināta, lai nesanāk tā, ka tur kaut kas notiek, un man sorry, pasaka. Es teiktu tā, kādi kriteriji man patika klausoties. Jā. Man patika opcija sadalīt maksājumu. Varbūt ziemas mēnešos ar mūsu mīnusiem un apkuri varbūt pat noderīgi. Jā, jo tur nav papildus, tev jāmaksā tā, un tas opcija. Tas ir krūtā. Es pat teiktu tā, ka šis pat ir izdevīgāk nekā samaksāt uzreiz, jo pie mums ir inflācija. Tas arī. Plus to, ka sūta bildes pirms pēc. Procesa laikā. Ka viņš teica, ka viņš nopulē, parāda, kāds būs rezultāts un atsūta. Ja tev tas apmierina. Ka varbūt pat nespēr nākamo soli. Jā. Okay. To, ka tas ir uz kontaktā ar cilvēku, tas ir liels plus. Un ir vēl viens moments. To, ka paprasīja priekš sevis vai priekš kāda cita, bet labi, tas ir tāds. Tie ir tādi 2 galvenie faktori, kas man patika. To, ka var sadalīt maksājumu. Jā, šis man arī patikās, kā viņš tur pasniedzas. Kā viņš pārdeva reāli. Viņš reāli pārdeva. Jā. Pārdeva, tas ir tas, ar ko ir jānodarbojās. Jā, bet redz, te ir, lai panāktu, lai tev vispār piezvanītu, pasties, mēs zvanījām tikai vienam, kuram bija 4,8 vērtējums. Jā. Mēs pat zemāk neņēmām. Un grūti jau dabūt tāds. Mēs starp visām klientiem dodam tās Google review kartiņas, lai lasa atsauksmes. Jā. Tās pie mums var dabūt. Tāpēc sekoju tam līdzi. Jā, jātaisa. Un tie, kam nav Google biznesa konta, viņi nemaz līdz šim sarakstam nenokļūst. Un vienkārši tāda, es domāju, ir daudz. Noteikti, kam nepievērš uzmanību. Mēs jau sapratām, ka mājaslapa varbūt vispār nav informatīva, un tu gribās ātrāk iziet prom un tā tālāk. Tāpēc, tās ir tādas nianses, bet vienkārši ieteikums. Padomājiet un ieliekat sevi klienta vietā.
caur kādiem soļiem viņš izies cauri. Un paskatieties, kurā solī jūs pats apstātos. Vai jūs tā informācija pašu tā kā apmierina vai nē. Un tā, pat tik elementāri. Jā. Tāpēc tā. Ok. Nu, Šis, man liekas, šis būs labs podkāsts vispār. Mēs sapratām, kādas visbiežākās, varbūt kļūdas vai kam netiek pievērsta uzmanība. Tālāk ir reāli ieteikumi, reāli biznesa ieteikumi, pat ko tu vari papildināt. Viņi neprasa papildus. Nu, piemēram, salonu filtru piedāvāt, nomainīt tev, noslēdz līgumu ar kaut kādu, nezinu, rezerves daļu piegādāt. Tas pats, kas servisiem viņi piegādā 4 reizes dienā. Jā. Nu, labi, var tās vienas salonu filtru viņi nevedīs. Bet aizbrauc pats pakaļ. Nezinu. Nu jā, tas ir tādas nianses, ko tu vari vienkārši optimizēt. Un ko arī tas ir vēl papildus bonus, ko tu vari vienkārši izcelt, stāstot sociālos tīklos un tā tālāk. Tāpēc tas ir liels pluss. Jā, Devies darbu labs. Foto pirms pēc man patika, reāli patika tas, ka piedāvāja, ka nopulēs tu, piemēram, vienu detaļu, parādīs kāds rezultāts, un ja ir tāds apmierina, tad tur nelien dziļāk netaisi. Te redzi tas stāsts, par ko es teicu par karbonādu. Ja? Jā. Kad cilvēks grib to foršo karbonādu dabūt par 11 eiro, un viņš zina, kā viņai jāgaršo ir. Nevajag mēģināt viņam steiku iesmērēt. Ja? Un vienkārši parādi, es noplēju, piemēram, mana ideja bija, ja es taisītu tādu pakalpojumu, man būtu paraugi uzlikti. Šitien ir viens solis, un, piemēram, kāds automašīnas detaļas. Tas ir labs. Šitā tev izstīties noplēšu vienā solī. Un šitā iztīsies, ja būs padziļināta. Lai mums nebūtu pārpratumi. Arī šis ir ļoti labs. Protams, kā to pasniegt, bet šī ir laba ideja. To, ka tu uzreiz uzskatāmi gandrīz vai pie kases nosacīti. Jā, parādi, ko tu vari dabūt. Ja cilvēkiem jau nav skaidrs, varbūt tās, piemēram, tev ir skaidrs, vai tev ir skaidrs, kādam ir jābūt rezultātam pie vienas pulēšanas. Nē. Par ko stāst? Jo es arī zvanīju, man mašīna nekad nav pulējuša. Man paveicās, es ņēmu jau diezgan fresh. Bet, tāpēc ļoti labi, ka bija detaili, kas izcēla, vai jums to vajag, vai nē, kāda tie soļi. Vēl bija cilvēks, kas arī pateica, hei, visbiežāk pat cilvēki nesaprot, tas ir vasks vai keramika. Redz, un ja mēs tagad parunāsim, piemēram, labi, šī bija dziļā pulēšana, bet ir tāda vēl pakalpojums kā vieglā pulēšana. Un es zinu, tik daudz čaļus, kas vieglo pulēšanu taisa 2 soļos. Tāpēc paši sev. Man ir viens konkrēts. Pagarina laiku, jā. Nē, vienkārši. Tu visiem taisi vieglo pulēšanu 2 soļos. Tu vari sakot, tu izdari padziļinātu pulēšanu visiem. Jā. Priekš kā man priek tevis dzīt mašīnu un prasīt padziļināto pulēšanu? Ja es pie tevis aizdzīšu mašīnu uz vieglo pulēšanu, un tu man uztaisīsi dziļo pulēšanu, priekš kā man dzīt pie tevis mašīnu taisīt padziļināto pulēšanu? Kā tad izskatās padziļinātā pulēšana? Labs jautājums. Es neesmu viņam prasījis, viņš vispār padziļinātu ar taisīs. Es zinu, ka viņš visiem taisa 2 soļos. Parādi, ja gribat zināt, varu pateikt, kurš to dara. Tāda nereklamēšana. Nē, vienkārši saprast, kāpēc. Jo jūs paši sev nozogat laiku, kurā jūs varat paņemt vēl vienu klientu un nopelnīt vairāk. Jo mēs šobrīd tomēr, šis ir podkāsts par to, vai vispār detailingā ir nauda, to var nopelnīt. Bet, no tā viss arī veidojas. Redziet, tā atbilde ir pilnīgi noteikti var, tāpēc, ka ir cilvēki, kas nopelna. Protams. Un ir cilvēki, kas nopelna, kas jau ir tirgū 10 gadus. Un kuri attīstās un paliek lielāki. Tāpēc noteikti var, bet tam ir jāpievērš uzmanību visam. Ja? Un es domāju, ka arī ne tikai no profesionāla, varbūt detailinga aspekta, bet arī no biznesa aspekta. Hei, padomājiet, vai jums tur viss sakārtos. Man liekas, pārdošana ir tā kā pirmais, par ko jādomā. Par ko jādomā, kā tu pārdos par savu. Ja tu esi universālais kareivis, kurš atbild par visu. Tādi mēs te daudz esam. Jā, draugi. Tāpēc klausāmies podkāstus, lasām grāmatas, konsultējamies un runājamies savā starpā arī varbūt ar pieredzējušajiem detailinga industrijas pārstāvjiem un tādējādi komunicējot. Gan pats tirgus varbūt daudz labāks, stabilāks, profesionālāks būs, gan arī jūsu pakalpojums būs stabilāks. Un sapsit, tā vieglā pulēšana teorētiski pēc tā, kā es zinu, cik viegli var dabūt ārā kaut kāds 70% defekts no mašīnas. Vieglo pulēšana, viņi gan var būt lēta. Viņi var būt lēta, tāpēc, ka, ja tu paņem pareizos materiālus, tu vari noplēt mašīnu tur 2 stundās. Un tu izņems ārā tur 50-60% defektu. Jā. Viņi iztīsies puskarbonātu. Tā kā tu maz uz to laiku iztērēsi, cilvēks būs priecīgs un
Te ir galvenais pamest nost malā to profesionālo kredītismu, ka tu mēģini redzēt, tu redzi tos iedomājies, ja tu ar lūgturīti vienkārši visu dienu tajā mašīnā apkārt zāģē, tu redzi, protams, tos defekts. Protams, bet ne visiem ir vajag viņus dabūt ārā. Tāpēc un arī tas ir tas, ko tas teica viens no tiem čaļiem, ka laka ir plāna, ka nevajag, priekš kam tev dabūt ārā tur nulītē viņu, zināmies, tev ir viena švīka, ko tu dabūni ārā, bet tā otra medaļas puse tas, ka tu noņem ļoti daudz lakas, lai dabūtu to švīku. Un pat konkrēti tajā vietā. Jā. Jau tas tā. Jā, jautājums, vai to vajag. Tāpēc man liekas, tā vieglā pulēšana. Es nesaprotu, kāpēc viņa nav tik populāra, cik viņa varētu būt populāra. Jo pirmkārt, to varētu daudz vairāk cilvēku atļauties. Un to var izdarīt ātri. Tur arī pats detailers var nopelnīt. Vai nu strādājot pats sevi, vai arī kompānija, kas piedāvā tādu pakalpojumu. Un ar mūsdienu materiāliem reāli vienā solī var dabūt 50-60% ārā. Tu nedabūsi dziļās švīks ārā, bet mums ir tāda pulēšanas pasta, mēs viņu saucam par perekupu sapni, un ar to var reāli. Bet cilvēki dažreiz atraujas. Tāpat tās mēģina to vieglo pulēšanu uztaisīt par vidēji dziļu, teiksim. Un tad iebrauc sev auzās, tad nevar rēķins nomest. Ko tu gribētu pateikt detaileriem, kas varbūt plāno sākt vai jau šobrīd ir industrijā un aktīvi darbojas? Ko tu viņiem gribētu varbūt novēlēt? Vai kam pievērst uzmanību? Es atkal atkārtošos par to pārdošanu. Jā. Tas ir galvenais. Jo iemācīties pa lielam, var jebkurš to darīt. Pavadīs vairāk stundas pie prakses. Jādomā, kā tu pārdos to savu pakalpojumu. Jo, pasties, mēs atvērām vaļā, tur bija diezgan daudz pakalpojumu un bija labām atsauksmēm. Kā tu vari, piemēram, ja tu esi jauns detailers, kā tu izkonkurēsi ar kompāniju, kuram ir 4,9 balvas, tur 200 atsauksmes. Pirmais ir par domu jādomā, ar ko tu vari izkonkurēt tādus. Jā. Tikai ar to, ka tu labi darīsi, ar to nepietiks. Jā, draugi, tāpēc sekojam līdzi, obligāti piesakojam YouTube kanālam. Šobrīd, cik saprotu, būs vairāku podcastu sēriju vispār arī ar industrijas pārstāvjiem. Tāpēc ierakstiet komentārā, par kādu tēmu jūs vēlētos, lai mēs vai arī Juris ar kādu no profesionāļiem parunātu. Jā, un sarīkosim kādas vēl populāras tēmas. Jā, es domāju, ka mēs varētu ar kādiem profesionāļiem uztaisīt podcastiņu no industrijas. Jā, tāpēc rakstam komentārā ar ko, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Jā. Super, paldies tev. Čau, paldies tev.